Dārgie draugi, paldies, ka jūs tik daudz atnācāt. Nebija domājis būt vairāk tā kā pa ceļam nopirkt šampānieti, bet, ja jūs tā līdz pusē glāzītēs liesiet, varbūt pietiks visiem. Jo laiki nav viegli, jūs zināt. Un varētu likties šajā grūtajā sabiedrībā laikā, kad jau tā ir ļoti daudz par ko domāt. Kāda vēl tur Twitter siena? Bet īsāk šis ir ļoti nozīmīgs brīdis, jo šajos laikos, kad tiešām sabiedrībā notiek tik daudz visa kaut kā, šķelšanās, par seifu, pret seifu un vispārējās lietas, 5000 cilvēki ir spējuši apvienoties. Apvienoties kaut kam skaistam, ko mēs tulīt redzēsim. Mēs vakar gandrīz apraudājāmies par to, ka šeit 2x4 metri nemaz tik liela siena nav. 2x4 metri pietiek 5000 vietām, bet tā kā gribētāji bija vairāk, mēs visdrīzāk to sienu palielināsim un redzēsiet tur apakšām gar malām. Tuvāko mēnešu laikā vēl aptuveni tikpat pildīsies, tā ka visi, kas arī no jums nav spējuši pievienoties, tur varēs pievienoties. Bet, kā es teicu, nozīmīgs ir šis brīdis, jo gana cilvēki ir spējuši apvienoties un radīt kaut ko skaistu, un to arī es piedāvāju tagad svinīgi atklāt Twitter sienu Inspire Digital birojā. Paldies! Tad es taisu vaļā. Man teica, ka paraušot, tad viss notiks. Tagad jūs visi droši varat nākt un nofotografēties pie Twitter sienas, kā jau es e-pastā rakstīju. Paldies! Tā kā e-pastā jums visiem rakstīju, tad varbūt varēs nofotografēties ar medni. Jo es redzēju, medni varēja nopirkt, kā izbāzt putnu, tepat Pērdavas ielas mednieku veikaliņā. Bet, diemžēl, jau ir nopirkts. Tāpēc, ja gribat, varat ar mani. Paldies, un varam atvērt šampīti arī. Varbūt tie, kas nestrādā.